Čau, te Tīna! Un šodien es filmēšu video vasaras make-up un 4 vasarīgi apģērbi. Un jā, mēs varētu sākt. Pirmais tātad būs apģērbi. Un jā, pirmais ir šis te, ko es domāju tā kā vasaras apģērbs. Un jā, es domāju pieskaņot šo vienkāršo zirgasti, jo man liekas, ka šis tērps ir atbilstošs. Es normāli ļoti vasarīgi izskatos, ar īsām rociņām, tādi bruncīši, un man liekas diezgan ideāli. Nākamais ir šāds te. Šitais ir arī diezgan labs, un es domāju, ka varētu izlaist mati būt, jo pirmkārt ir diezgan skaisti. Un jā, man patīk. Nākamais ir šāds vienkāršs tērps, bet man liekas, ka ļoti arī labi izskatās. Man arī patīk. Jā, viņš izskatās šādi. Pēdējais ir šāds te. Un šī blūzīte, varbūt jūs domājat, ka viņa ir ar garām rokām vasarā, bet vasarās parasti var arī būt tāda plāna, jo viņa ir ļoti diezgan plāna, un man viņa patīk, viņa ir skaista. No sākuma viegli uzklājam higiēnisko lūpkrāsu. Tas mans kosmētikas maciņš. Un vasarā neko tumšu nevajag. Vieglas acu ēnas. Viņas ir diezgan vieglas, jā, un ļoti labas pieskaņotas vasarai. Tas viņas nesmēr kādu otiņu. Dabīgs make-up vienmēr ļoti labs. Jā. Viņas, protams, nevarēs redzēt. Ir jau ļoti diezgan vēls. Piedodiet, ka tik vēlu. Bet jā. Jūs varat jebkādu tādu lūpkrāsu. Un tādu vienkārši uzklājat. Viņu bišķiņ vieglāk ar pirkstiem. Un jā. Jūs arī, protams, varat tādu lūpkrāsu uzklāt vai jebko. Bet es teiktu vasarā diezgan mierīgi. Vasarā ir spoža saule un vajag visu to gaišāko. Es piemēram, esmu pati ārprāts. Es pati uztaisīšu lūpspīdumu. Man viņš ir tāds, ka man ir kosmētikas maciņš ir piesmēries, bet jūs varat kaut ko tādu vieglu uzklāt, protams. Un vasarā nevajag neko tādu stipru, košu, bet kaut ko tādu vieglu. Protams, arī sejas krēmu varat, bet jā. Un šie skaistie ziedi. Un man ir šis skaistais lociņš, jūs varat jebkādu rotu ielikt, protams. Un sanāk ļoti skaisti. Tātad, ja jums patika šis video, spiediet like. Ja jūs vēl neesat izdarījuši, tad arī subscribe un abonējiet manu kanālu. Un skatieties, protams, manus video.